Vasara sākas tur, kur satiekas spēle un uzvaras garša. Ar LVBet pacēl savu vasaru nākamajā līmenī, saņem līdz pat 500 bezmaksas griezieniem un ļauj piedzīvojumiem sākties. Viens klikšķis un esi tur, kur jautrība, emocijas un azarts piepilda vasaru ar neaizmirstamiem mirkļiem. LVBet, kur vasara kļūst vēl karstāka un tava veiksme pārtop uzvarās. Ot, es nezinu, agrāk es teiktu, ka viņš pilnīgi bombas bija. Viņš labs ir, viņš ir jauns. Tur ir apakšā, kā saka, tas bedbloks. Sigurd! Actions, tikai tagad sāka. Kā aiziem, te patāšu, man šī balva. Kāds man ir arguments? Šeit man ir rokās bumba. Nu, davai, uz haļavu. Ja sākām ar Raiti Helmani, Raitis ķer. Tev pretī ir 4 cilvēki. Pamet bumbu tam cilvēkam, ar kuru tu gribi faitot pirmajā cīņā. Tev ir laiks padomāt. Varat minūte, 2. Nesteidzies ar savu lēmumu. Jā, viņš ir labs puika. Raimonds Zepes, tev ir iespēja kauties ar Raiti Helmani. Tu vari pieņemt viņa izaicinājumu. Jā, easy. Let's go. Tu pieņem? Jā, let's go. Ok. Paspiežam rokas. Ok, un face to face. Chill. Ok. Labi. Tur bija cīnīšos ar Raiti Helmani. Visi viņu zina tā kā patiešām reāli kruta čūku. Viņš arī ir kruta čūks, es to nenoliedzu. Nedomāju, es kā 18-gadīgs čūks izskatoties par 30-gadīgu čūku, kurš iet uz bērnu aklu, kuru visi zina tā kā reāli pilnīgāko. Tas nav sliktā doza, tā kā dalbība, kuram reāli pie tirsas ar ko, un es viņu iziešu izskaties. Man sākumā teica, bļē, tu vari atteikties no tās cīņas. Nahuj, nē. Es arī visiem teicu, es uz šeit atbraucu, man vienalga, kas man stāvēs pretī. Es arī zināju, ka man Reičs stāvēs paļbom pretī. Un, ka Reičs izvēlēs man, es tāds, let's go, malcam, easy. Un, tu bļēdi izskausimies. Galvenais vienkārši izdarīt un nebaidieties no to. Vienkārši dariet un viss. Nav nekas slikts, ko pateikt. Es domāju, ka būs skeidu. Man liekas, ka būs vienkārši vicināšanās. Man tā liekas, jo tas būs zālē, zini. Būs skeidu. Man liekas, varētu būt interesanti. Bet bez nekāda naida, bez nekā vienkārši, man liekas, ka vajadzētu pavicināties ar viņu. Šis pāris mani visvairāk pārsteidza, ka es vispār negaidīju, ka viņi faitos savā starpā. Tas bija pēdējais variants, kuru es biju apspriedis savā galvā, kādi pāri izskatīs. Un viņš pasaka, let's go, un man ir tas fights notiks, tāpēc, ka tas fights ir fights, ko liela daļa cilvēku grib redzēt. Liela daļa grib redzēt, kā Zepes dabūja pa seju, ja lielai daļai Zepes nepatīk. Helmanis arī, viņš ir tāds vecā stila bokseris, viņš ir netīrs bokseris, Zepes ir netīrs, viņi abi tādi, protams, ka Zepes ir underdogs, Zepam ir mazāka pieredze, bet man cepīja tas, ka viņi ļoti līdzīga stila fighteri, viņu mentalitātes, tāpēc man liekas, šī cīņa būs tāpatās, būs interesanti. Yes. Tu pieņem izaicinājumu? Nē, zinu. Ok, let's go face to face aiziet. Sapņi piepildās bez asumiem. Tas, ko abi gribējāt, jā. Ok, Alguz. Arī izējām ārā. Ot, es nezinu, agrāk es teiktu, ka viņš pilnīgi bombas bija, bet tagad es Instā viņam sekoju, viņš tur trenējās. Es nezinu, kā viņš boksē, neviens, man liekas, nezinu. Kaut kāda cīņa viņam bija kuldīgā pret kaut kādu bomēru, viņš tur pirmajā raundā viņu uzvarēja. Rīt viņam būšu, kur 82 kg, viņš 73. Es domāju, ka sēdīsies puika. Paļu bombu, cerams. Viņš labs ir, viņš ir jauns, viņam liels sirds ir, viņš ir spēcīgs tāds. Un griboši arī tieši tāpat kā es. Protams, viņš ir favorīts, viņam ir vairāk cīņas, vairāk uzvaras, vairāk knockauti, bet es esmu gatavs to pārtraukt. Šie sportisti gribēja savā starpā kauties pirms šova. Viņiem ir savstarpēja kaut kāda nepatika vienam pret otru. Viņi kā sportisti viens otru tā kā ciena, bet tur ir apakšā, kā saka, tas bad blood. Viņi grib viens otram pierādīt, kurš tad ir labāks, jo Volkovičs teica diezgan tādas sliktas lietas par Liepkalnu. Liepkalns grib tā kā viņam pierādīt, ka viņš var. Volkovičs, viņš pirms šova slimoja, viņam bija temperatūra, viņš man rakstīja, viņš ir tā kā pēc slimošanas periodā. Tas ir kā mums sportistiem diezgan grūti īstenībā. Es ceru, ka viņš atgūsies, tā kā savāks sevi un parādīs arī labu cīņu. Un šī cīņa arī ļoti es viņu redzu kā tādu līdzvērtīgu, jo, Liepkalns ir ļoti progresējis, viņš arī diezgan tehnisks, viņam ir laba mentalitāte, viņš arī šeit ir ienācis ar tādu all-in, ka viņš nāk šeit uzvarēt. Viņš saprot, viegli nebūs, būs jārubās.
Dāvid, var iziet no kadra. Arts jums pieņem, jā? Pieņem face to face. Tomēr šī cīņa būs. Ok, žoska, krasavčiki. Все, malečs. Es domāju, ka Arķim es vienkārši ļoti ātri uzvarēšu, varbūt pirmajā raundā, otrajā. Ja nav otrajā, bet viņš izticamāk daļa kardiosalīzijas trešajā. 3 knockdown. Es domāju, ka tāds ir dabūšu. Pretinieks ir jaudīgs, varam tā pateikt. Nezinu, būs interesanti. Viņš saka, viņš tur, ko es māku tikai cīnīties uz zemes, bet varbūt es arī parādīšu kaut ko boksa. Gribas arī bišķiņ kaut ko pastrādāt, pakustēties arī. Pēc MMA notikamam es jau vienu reizi viņu vinēju, viņš tur gribēja remaču par boksu notikamam, un es varu pateikt, ka man nav tik slikts boks, un kā viņi tur visu runā, un es parādīšu viņam, ko viņi kļūdas. Sigurds pret Artjomu, kur ir tas pats scenārijs. Šie sportisti, viņiem viņiem jau ir backstories, viņi agrāk kāvās MMA cīņa. Te lielai daļai nepatīk Sigurds. Viņš ir tāds diezgan savdabīgs, viņam ir tā savs domu gājiens, jā, lielai daļai. Liela daļa nespēja pieņemt to viņa cipā, kā viņš redz lietas, un es domāju, šī cīņa būs arī laba, jo Artjoms arī ir diezgan žoskīs. Viņi abi divi, viņiem pamatbāze ir MMA. Ja jūs pavērosiet viņu šovu fightus, viņi abi nebaidās kauties, nu, cipā. MMA fighteri lielākā daļa rāda, tā teikt, žoskos rubakus parasti. Un es domāju, būs arī viņu starpā, es domāju, būs žoskīs rubaks. Tāpēc, kad Sigurds viņiem abiem patīk kauties. Sigurds iepriekšējā šovā arī Vengo, kad kāvās, nu, tie, kas redzēja, viņš ļoti viņam patīk daudz sitienus izdarīt. Un, nu, būs šī cīņa ļoti, es domāju, skatām un interesanti. Nu, ko pēdējais face to face Teodors pret Māri Ūdriņu? Es domāju, no šiem visiem cilvēkiem viņš tīri kā boksers ir tehniskākais šeit. Man apmierina, ka viņš man ir pretinējis. Tas būs labs izaicinājums, es domāju, būs laba cīņa. Ir pāris fiškas, ko es apmēram jau izdomāju, kā es ko darīšu. Es domāju, ka es uzvarēšu un būs viss kārtībā. Tas pašā sākumā domāju, viņš likās viss tāds, nu, tā teikt, žoskākais. Bām arī sakrit, bet nu, šī būs visskatāmākā cīņa. Tur nebūs halturēšana, tur būs kārtībā. Šī cīņa man tā kā liekas būs, visas cīņas būs interesantas, bet man liekas šī būs tāda skatāmākā cīņa. Viņi abi ir ļoti tehniski, viņi ir high level bokseri īstenībā. Nu, cipa, Ūdriņš, man liekas, Ūdriņam nav tik liela boksa pieredze, bet viņš ir ļoti eksplozīvs, fiziski spēcīgs. Man patīk viņa mentalitāte, viņš ir atnācis uz šo šovu, nu tā kā tu jūti to viņa enerģiju, ka viņš te ir atnācis uzvarēt, var redzēt, ka viņš ir grinders, tipa hard work. Viņi abi divi ir vienkārši suņi. Tur būs tehnisks rubaks. Un te arī parādīsies, kurš ir kaut kur savā ziņā arī tehniskāks, tipa, kurš var vairāk kombinas izmest, kaut kur apspēlēt viens otru un trāpīt precīzus sitienus. Tagad, draugi, klausamies. Jūs visas komandas sājiet kopā. Ir jāvienojas par komandas kapteini paši, kā jūs to vienosieties, sājiet kopā, pieņemat lēmumu. Kurš komandas kapteinis? Artjoms. Bet es negribēju. Okay. Stratēģi vēl nav, bet es šoka to, ko es esmu kapitāns. Es esmu vispār neesi bokseru, un man puiši vienkārši pateica, ko es būšu kapitānam, un vienmēr, kur es nodarbojos, es visur gribu vinēt, un gribu visur atdot sev 100%. Tiešām gribu, lai mūsu komanda vinē, kaut kāds viens no mums. Mēs izdarīsim visu, lai mēs vinēs. Arī pateikt par savu komandu cilvēkiem, ja mums izskatās tā, ka mums nav baigi labi tur bokseri, labi mums ir Teodors. Džeki ir labi, smieklīgi, tad, nu, varam parunāt, un būs interesanti. Ja tu būsi līderis. Nu, nē, viņam patīk runāt. Mums tev vajag ielikt. Čekāties. Ieliekam Sigurdu. Davai, pohuj. Mums pārējā. Sigurd! Mēs esam stiprākie džeki komandā. Māris Ūdriņš bumbas rūkvietā. Jā, iemauks vienu reizi, tur džekam galvu uzsprāks. Raitis Helmans, noskatījos viņa cīņas, man likās, ka viņš tā labāks bija, tad, kad viņš cīnījās pret Danu Bukauski, kad viņš uzvarēja. Man likās, viņš bija daudz tehniskāks nekā viņš bija Bare-knuckle fightos. Bet Bare-knuckle fights arī pavisam kaut kas cits. Lielākās problēmas sagādās viņš, cik labi, ka mēs esam komandā. Viņa pretinieks ir Zaimons Zepes, tur cīņa beigsies ļoti ātri. Un tas būs varbūt pat ļoti briesmīgi priekš
Raimonds Zepa. Es viņam varbūt nenovēlu neko sliktu, bet es būšu priecīgs redzēt, kā viņam sadod bietē. Un Aleksandrs Fokovičs cīnīsies pret Dāvidu Liepkalni, ja? Es domāju, ka saliekot galvas kopā, viņš varētu viņu apturēt. Ja? Kad cīņa neaizies 3 raundus. Ok, komandas kapteiņi nākam pie manis tuvāk. Tātad naudiņu nedošu. Klausamies tālāk, kas notiks. Tātad rekur ir 1 eiro. Ģerbons vai cipars? Cipars. Neuzmanēju. Tātad Arķumam ir pirmā balss tiesība. Karoči, tātad mājā jūs varat izvēlēties mājā, kur jūs nakšņosiet. 2. stāvā ir pieejamas 3 gultas, kuras ir 2 guļamās. Ja? Komandas kapteinim šobrīd ir pirmā balss no jums 4 cilvēkiem. Tu izlem, kurš ies pirmais iekšā 2. stāvā un izvēlēsies savu gultas vietu. Bet viņš pats nevar, ja? Sevi tu vari arī sevi, tu vari izvēlēties sevi vai iedot iespēju viņiem. Un tu pēc viņa, kad viņš iesūtīs vienu cilvēku mājā, un tad tu izlemsi, kurš no jums ies nākamais. Okay? Pārējie cilvēkiem visiem būs, kur gulēt, ir grīdiņas, ir guļamais segas, būs jāguļ armijas stilā uz madračiem. Okay? 1, 2, 3. Dāvids iet pirmais. Tad jau tālāk jūs tur atkal vienosieties. Ok, let's go, Dāvids iet 2. stāvā, izvēles savu istabu. Šķērs vienmēr uzvar. Viņi normāli ir. Normāli komandas biedri man ir. Es pats celšu. Pa viņiem es nezinu. Tā lielā visus ņemšu. Šito? Jā. Ok, atbūt. Es paņēmu tādu gultu, ka mēs visi tīms varam gulēt. Es esmu ļoti priecīgs, jo mums tāds reāli spēcīgs tīms. Ja nebūtu Sigurds, ja Sigurda vietā būtu Teodors, man liekas, ka vispār tas būtu dream teams, mēs tādi labākie. Es esmu priecīgs, ka Raits manā komandā, jo ar viņu es negribu cīnīties. Māris Udriņš arī labs čūvaks, labi boksā. Un tad ir Sigurds. Labi, karoči, sarkanajiem ir 2 gultas, zilajiem 1. Ideāla komanda. Mēs jau draudzējamies, jau kārtīgi runājam, viss tā kā savējā, kā vajag. Normāli šoki. Arķums ir MMA fighters, kurš cīnīsies to Sigurdu Bomzi. Teo labs bokseris, un Dāvids, viņš arī labs bokseris. Viņam nav tā pieredze liela, bet viņš ir reāli labs čūks, galvā viņam arī viss kārtībā. Protams, mums pretī stāv daudz labāki čūki. To es nenoliekšu, bet, es domāju, mēs parādīsim, ka arī cilvēki ar mazākām pieredzēm var uzvarēt cilvēkus ar lielākām pieredzēm. Komandas biedri man apmierina. Aleks es zinu apmēram gadu jau. Raitas esmu vienkārši redzējis, bet personīgi nepazinu. Čūbīši no Salaspils. Sigurds mums tāds nedaudz savādāks, bet es viņu neņemu tā īsti nopietni. Nāpi, let's go! Šī vakara ēdiens Street Rīga. Šobrīd ir aktīvs KS Pro FL atlaižu kods. Jūs varat mājaslapā iegādāties ēdienu, kā arī uz vietas Čaka ielā vai Balasta Tambī. Promo kods KS Pro FL 10% atlaide visam ēdienam. Vēlreiz liels paldies par sadarbību. Labākais ēdiens Street Rīgā. Kāds vairs nav. Atnāc un aizpis man viņu, bļet. Atnāc aizpis, bļet, uz Ai Baltikai kaut ko runāt, bļet, pimpi, bļet, tu mazais. Es ar tevi pat nerunāju, Doģik, nahuj, bļet, kas tev gaida? Tu esi talpa, kas tev gaida? Tu esi talpa. Tev viss šeit beigsies, šis bļet, nahuj. Es te patās, es gaidu. Es viens pimps, bļet. Es tev fucking vilku ārā, es tev mācīju faitot, tu losīt, bet tu vispār neesi manā līmenī, bļet. Atnāc, izkaujamies. Izkaujamies. Basically, mēs agrāk bijām čomi. Viņš nāca pie manis trenēties, nāca mācīties kombinācijas, gatavojās pat pirms pēdējās cīņas bērnakli, kas viņam bija. Un tad vienu reizi es uzmetu uz vienu treniņu un negribēju vienkārši trenēties, un skroši viņam neatbalēju, uzmetu, bet es viņam pēc tam atvainojos. Un tad es nezinu, kas notika pēdējā KS Pro 5. Un tad kaut kādu nedēļu pēc tās šova viņš man atsakoja Instagramā. Un tad mums vienkārši pazuda kontakts. Es viņam arī atsakoju Instagramā, jo man bija tāds, what the fuck, kāpēc man atsakoja?
Un viss, un tagad vienkārši mēs satikāmies šeit, sāk dirsties, jau no paša sākuma. Es sēžu, domāju, bļet, tāds čils beidzot. Nē, visu kontrolēju. Visu, bļet. Tā kā aiziem, te patās, kad man bija valūta. Iedod? Nav vajag. Tagad jau nav vajadzības. Uzvēl cimdus. Tā kā ejam uz plikām. Tā kā esi vīrs, bļet. Uz uzsparingojam. Uzvēl cimdus. Džeki grib manu pretinieku satraumēt. Es nezinu, kas man jādara. Kāpēc nē? Jā, īstenībā mēs sarunājam, lai viņš piekāv Sigurtu, un man vieglāk bija viņa vinēt. Bet, bet man jau tā būs vieglāk viņa vinēt. Iedomājies, tu esi fighters un pasaki vēl cimdus, bļet. What the fuck? Es saprotu, tā pateikt, es nezinu, bļet, treniņa zālē, moš kādam savam čokam, bet ne jau uz ielas, kur tu teici, mums visus atpizdīs. Bļet, baidās izskauties te patās, bļet, liek man uzvalkt cimdus, bļet. Nu. Tā sanāk, es jau nemaloju. Man ļoti žēl, ka tu neesi mans pretinieks. Tas Raimonds. Man nevajag cimdus. Kas velk uz ielas cimdus? Uz ielas cimdus. What the fuck? Bļet, tu pieduries? Valbojums, kurš nevar atbildēt par saviem vārdiem, teica, visiem iedos pizdī, tad nevar iedot pizdī. Nu kā tu tā varēja būt? Tas ir normāli, manuprāt, tas nav. Es jau zinu, ka viņi rakstās grupos. Visiem pizdā atnāk, bļet, ko viņš var izdarīt, bļet. Pasūkāt pimpi, bļet, un pateikt uzvēl cimdus, bļet. Tas, ka, bļet, viņš ir reāli gejārs, kurš šobrīd vienkārši, bļet, ņem pudeli vienkārši ar abām lūpām. Paskatāmies, kā viņš raksta, viņš vienkārši grupā cilvēki. Nu, cilvēks, kas, bļet, iedos visiem te paī balvu. Viņš saka, jums visiem pizdā. Mēs cīnīsimies raitu un neapā, ka tu vienkārši trešajā raundā, bļet, nepaķer sirdstrieku. Cik tev? 64 gadi jau, ja? Vai nemēs viņš ar runā? Bija vienā momentā, viņš tev uzrakstīs, nevienam mēs tāpatās neuzbraukšu, bet draudzēties arī netaisos. Zini kā, tu ienāc kaut kādā toksiskā sabiedrībā. Čipi čomi, bet visi grib vienam to pašu. Visiem ir viens tas pats sapnis un zaudēt šeit. Tas varētu būt ļoti psiholoģiski smagi kādam, teikt tā, varbūt iespējams, ka man, ja es zaudētu. Nu, un es pieņemsim, negribu, lai kāds man atņem to sapni. Es negribu, jo es ļoti gribu būt catchboxing čempions. Jā, veču, ka vienkārši, tu zini, jā, šitā izrunāsies kameru priekšā, es uzreiz tev ekspožos par to, ka tu, bļa, fucking kopē, bļa, Maiku Tysonu, nahu izdomā. Kameru priekšā, es ar viņam te kameru priekšā lecos. Ko viņš dara, Maiks Tysons? Sēž un, bļa, dročī, bļa. Sēž un, bļa, nevar piecelties kājās, bļa. Viņš atbrauca te, viņš uzreiz visiem saka, ko jūs posiet, ko jūs skatāties, ko jūs te. Viņš grupā saka, bļa, es atbraukšu, jums visiem būs dirsā, nu viņš burtiski kā pateicis. Bļa, tas čoks ir reāli pieduriet. Evo, Sigurs, ar 5 eiro basēnā iekapsi? Tak tu pa 5 eiro mētāji flipus, pa ko tu runā, tak nevielek basēnā, man liekas, tas būtu tā kā, es nezinu, bļa, aiziet pamīst. Neuztvert visu uz sevīm tik ļoti. Viņam vajadzētu uztvert tieši uz sevīm visvairāk. Man patīk Sigurds, un man vienkārši liekas, ka ķipa šito nedēļu vajag Sigurdam bišķi vairāk tādu čilu ielikt iekšā savādē. Viņš domā, ka viss ir pret viņu, bet viņš varētu būt lādīgs puika. Tā jau viņam nav nevajadz, es nesaprotu, kāpēc viņš tik super karstasinīgs ir tieši attiecībā pret to Sigurdu. Vai izaicinājums? Varat viens otram kaut ko pozitīvu pateikt, pretinīgi tieši? Tev ir pretīgi, Mati. Ko? Man kaut kas pateikt? Viņš vispār pateica, ka man Mati, ķipa, esot tā kā, bļē, kaut kādam gejam, man tāds, tu pieduries šovak, bļē? Bļē, man vispār no Mati, kādē Mati ir sapīti, pītīti, tu sēdi šobrīd kā gejārs reāli, bļē, sadzini solis kopā, bļē, pa ko tu vari runāt, bļē, pēdīgi? Zīmums pirms izstāstāt, ka tu Buda tur uzdirsi. Buda! Par ko tu runā? Kāda Buda? Jā, Buda. Man vismaz kāds ir iedevis svētību, tev svētību ir iedevis, bļē, pasūkāt, bļē, pudelē, nahuj, bļē, korķīti, bļē, gejāri, tu, bļē. Cik daunis es? LGBT dzīmē! Izējam ārā! Pārā pīti, bļaļ! Bet viņš es. Bet tev jau Mati ir satīti, tā kā es nezinu, bļaļ, 12 klasi, kaut kādai 12 klasi, es nezinu, kā tā vecina ar garajām seķēm, tev apmēram. Pepī, bļaļ. Jā, bet tev Mati kā plepīja sapīni, pa ko tu vari runāt? Viņai bija pīzas veču. O, tu pat atceries? Jā, tu pat atceries. Iedomājies, tu parādītos uz cīņu. Ejo, davai tiesam, Džeki. Tak izejam te patrā! Atvērs!
Es vienkārši ēdu mierīgi, un tas ir pēdiņš, un pēkšņi. Es viņam iespēru spārtā pa ribām, un viņš vienkārši noķer pie. Nu, manuprāt, tā vīrietis nevar izdarīt. Un man uzgāzās saules virsū. Nu, es jau laicīgi jūtu. Nu, tulītās būs kaut kas. Es jau uzreiz pienācu laicīgi, es jūtu, zināju, vai būs kaut kas. Man liekas, tieši man palīņu uzpīš. Un tad izlidoja ārā. Bet, tas bija paredzami, tas bija. Es negaidīju, ka Zeps uzreiz kāja liksies iekšā. Jā, stāvēju, pēkšņi redzu, bum, alus pa gaisu. Neko, interesanti, tā es sapratu. Ok, šī pirmā diena jau, aiziet nedaudz aliņi, sākās actions, tad jāgaida, kas būs tālāk. Es domāju, tālāk būs vēl interesantāk. No sākuma man tas bija šoks bišķiņ, jo es neredzēju, ja viņš trāpīja, ja viņš netrāpīja. Netrāpīja laikam pat, un tas arī vispār. Nekas tāds īpašs. Noteikti būs kaut kas vēl jaudīgāks. Vēl izliet saliņš? Jā, ļoti labi. Vēl izliet saliņš. Stop! Pauliņš! Stop! Pirmā diena. Es te! Nu kur? Pīdaras. Stop! Nē, Rāj! Es neju, blēd, ar rīts pat nevarēja atnākt, blēd. Taga nomien. Pēre, blēd. Ev bišķi, blēd. Mums saka šovs! Blēd, man arī vajag, blēd. Es domāju, atbalstīt. Jā. Lai tas turpinātos. Lai noskaidro to, kā tas jānoskaidro vīrietim vai vīrieti. Ja ir kaut nesaprašana, kaut kāda konflikts. Džeki tomēr to atrasim bišķi savādāk ar spēku. Es tā uzskatu, es tā pats daru. Agri vai vēl viņi kaut kur ringā saskriesies 100 punktu. Jā, pat ne ringā kaut kur uz ielas. Nedod Dievs. Actions, tikai tagad sākās. Te notiek actions, lēnā garā. Sākumā likās tā bišķiņ tā garlaicīgi, bet uz vakar pusi viss iekustinājās kārtīgi. Why you have to be mad? It's just a game. Kādu game viņš atnāk, ka te tēlo gejāt? Nu labi, viņš netēlo, viņš ir pa dzīvi gejāt. Viņš no saviem matiem to toči nevar nosaukt. Man kaut kādus vārdus saka, bet viņš turpina tāpatās gulēt. Tas nav manis. Viņš visiem draudēs ielas pizdīt. What the fuck, man? Bet mēs katrs kaut ko sakam. Katram arī vienmēr jāatbild par to. Jā, bet zini, ja mums ir joki kaut kāds tāds smieklīgi, viņam vienkārši kaut kāds sūda vai kur... Man ir jautājums. Pajokās vienu reizi kaut kā normāli. Tad mēs visi pasmējamies. Bet kad tu saki, neaizmirst, ko tev meitene bļā gaida mani, tas ir huņiča. Manuprāt, tas ir stulbi, jo man ar viņu kauties, un viņš tur visu kaut kādi konflikti tur sev meklē. Gribi haipu vairāk, es nezinu, vēl kaut kas vajadzēs beigt tā darīt, jo tas nav par sportu. Tas ir vairāk par, es nezinu, par stulbību. Nahuj, tu iesaist vispār kaut kādus, vecenes. Tak te runā Džeki, Nahuj. Vienā brīdī nedesinfektēji veikani. Tu pateici. Bet tu pieminēji. Es domāju, viņš netiks tālāk. Arķems viņu izrubīs, tāpēc es domāju, mēs tālāk necīnīsimies. Un ar viņu man arī tālāk cīnīties nav jēga. Kā jau Kaspars teica, jālaiž graus. Viss būs sēši. Nē, bet kā tas pārbējuši man izrastē? Jā, un mēs... Man kaut iepistu pa šo ienu, nahuj, blēd, Spartā kaut kur, blēd, vienkārši, es nahuj nekad dzīvē tur neturpinātu sēdēt, kaut kur neaiziet. Es, blēd, tikai skeitu. Es ar basēnu līdz cauri viņam. Nē, fīgu noliec, nē! Tagad! Jā, paļabam piekrīst. Palīga. Kur pārtīk? Vai metat basēnā iekšā? Davai! Man tiek gaisā un padod. Lido. Rāmā loku, rām griezi.